Ja šo slimību neārstē, tad ar laiku sāk parādīties muskuļu hipotrofija, sāk cilvēks sāk izžūt muskuļi, izžūst plaukste. Un tad ir grūtības kaut ko saturēt, krūzi, sīkus priekšmetus. Un tad, kas ir svarīgi pēc šūju noņemšanas, ir procedūras. Ja? Īpaši svarīgi ir fonoforēze ar hidrokortizonu, ja? Rādu uz šīs rokas, jo te izveidosies tāds visticamāk ļoti bieži izveidojas sāpīgs audu sablīvējums. Tirpšana pāriet, bet ir grūti kaut kur atspiesties ar plaukstu, tur šeit sāp. Ja? Un, lai tos rētaudus tur samazinātu, ja, tad jāuztaisa tās procedūras puses rakstu arī elkonim tam, ja? Tā elkoņa problēmai. Tā ir viena un tā pati procedūra, un magnēterapija tas ir nervā. Ja? Bet viss ir rakstīts, tur nav nekas jāatcerās. To ģimenes ārsts. Jā, bet tas ir uzreiz šuvas noņem, un šitie ir jāaiziet. Ja? Pēlkoņa ortoze arī uzrakstīja, un tiekamies pēc 2 mēnešiem, pusotru 2 mēnešiem, saprotam, kā ir ar šo roku, ja roka ir vesela, tad darbojamies ar otru roku. Ja? Jā.